Kandavas novada Matkules sākumskola ir viena no tām, kurai šis mācību gads ir pēdējais. Šāds lēmums pieņemts, jo pirms 5 gadiem veiktā reorganizācija izdevums nav samazinājusi. 2010. gadā Kandavas novada Matkules, tolaik vēl pamatskolas uzturēšanai gadā no pašvaldības budžeta tika tērēti vairāk nekā 77 000 eiro, bet šogad 35 sākumskolas bērniem nodokļu maksātāji tērē vairāk nekā 76 000 eiro. Turklāt arī bērnu skaita prognozes nākamajiem gadiem nav iepriecinošas. Skolēnu skaits rūk pirmkārt. Ja mums šajā mācību gadā ir 35 skolēni Matkules sākuma skolā, tad nākamā gadā pēc prognozes 27. Tāpat laikā šajā skaitā ir iekšā 8 bērni, kas brauc no Kandavas. Tātad rudenī vairs pat nav 20 vietējo bērnu. Mēs visu laiku bijām patrioti un politiķi gadu no gada lepojās ar to, ka mēs skolas neslēdzam, ka mēs viņus saglabājām un bijām priecīgi, ka varam tā pateikt. Skolēnu skaits rūk visā novadā un lauku skolās tostarp visvairāk. Šobrīd tāda ar 100 skolēniem ir Zantes skola. Pārējās skolās ir jau zem 100. Zemītes skola, jauna, skaista, izremontēta skola, tātad pilsēkā, vairs ir 60 skolēni. Tātad, ko mēs darām? Mūsu novadā jau daudzus gadus pašvaldības lēmums, ka mēs atļaujam no pašvaldības budžeta maksāt klāt skolotājiem. Tas nozīmē, ka šobrīd ir šāds lēmums vēl joprojām spēkā. Kā tas būs tālāk? Grūti ir pateikt. Es ļoti ceru, ka nebūs mums jāpieņem šāda lēmuma kā par Matkuli, jo man ļoti gribās ticēt tiem solījumiem, ka būs šī pretīm nākšana tātad laukiem ar citiem koeficientiem, tas, kas mums šobrīd ir projektā, ka mēs varēsim kaut kā izdzīvot. Lēmums pieņemts raugoties arī uz topošo izglītības politikas stratēģiju, kas paredz, ka nauda sekos bērnam nevis uz novadu, bet skolu. Mums šobrīd ir tā, ka mums paliek, tā saucamais rezerves fondiņš, ko mēs, kā saka, dodam mazajām skolām. Tā ir tā pārdale. Plus mēs liekam iekšā pašvaldības naudu. Mēs nevaram tātad nosegt direktora algu, administrāciju, un mēs nevaram nosegt arī, vārdu sakot, pagarināto grupu. Pat vēl pie noteikumu, kad mums Matkulē ir 1. 2. klasa apvienotā, 3. 4. apvienotā, 5. 6. apvienotā. Pat vēl pie noteikumu, kad māca atsevišķus priekšmets kopā. Un vēl tā labā ziņa, ka Matkulē ir skolotāji, kur ir patrioti, kur strādā arī daudz ko, ka viņiem vispār nesamaksā. Un tieši tādēļ es domāju, ka šīs divas lietas, bērnu skaita saglabšana, plus neziņa par to, kas mūs sagaida rudenī, jo, ja es lasu izglītības ministrijas mājaslapā, kad izglītības ministri tikusies ar premjerministri un kad premjerministra atbalsta, lai turpina šo aprobāciju, tad mēs tiešām nezinām, kas rudenī mūs īsti sagaida. Un tāpēc arī varbūt šis lēmums ir tapis, lai ievērot likumu 6 mēnešus iepriekš, jo savādāk mēs nedrīkstam to darīt. Matkules pagastā, kur deklarēti 600 iedzīvotāji, par skolas nākotni ir saskumuši, bet vairums saprot, ka šāds iznākums bija neizbēgams. No valdības tas ir atkarīgs. No mums jau tas nav atkarīgs. Mums jau ir visam tam jāizdzīvo cauri, un tāpēc jau neviens neies raudāt uzreiz vai sūdzēties. Ko es darīšu? Sūtīšu uz to Kandavu, sūtīšu uz Sabilu, kas tuvāk Vānu. Vairāk par visu tiem, kur joprojām cenšas savu nākotni saistīt ar dzīvi laukos, satrauc, kā skolas likvidēšana ietekmēs pagasta nākotni. Ja skolas direktori, kur bija arī režisori, teātrim, kur viņai veidosies tagad tā nākošā darba vieta, no tā arī būs atkarīgs, vai varēs pastāvēt arī tas teātris. Tāpat tāds vīru ansamblis, ko vadīja skolotājs Voliņš, kas arī ir skolotājs, kur viņi ceļā aizvedīs, līdz ar to arī būs tādēļ pakārtots tas ansamblis. Kultūras nama vadītāja mums Agnes ir tāda enerģiska, ar daudzām tādām idejām bagāta. Bet no sākuma viņai ļoti bērni piesaistās, daudz pasākumus veids kopā ar bērniem, bet arī, ja tie bērni aizies jau uz to Kandavu vai uz citu skolu, vai viņiem tā atgriezniskā saite būs tik liela. Tas viss vēl ir jautājums.
Ja lielās novada skolas vairs nevarēs dotēt mazās, pagastos paliks vien pensionāri, bet kad mājas būs tukšas, tā būs tikai vēsture. Optimistiskajā scenārijā Glāznēnākās vietas nākotnē varētu kļūt par dzīvesvietu bagātiem rīzniekiem vai no ārzemēm atbraukušiem pensionāriem. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.